yes. Jā. Kāds bija apturēšanas iemesls? Gribu apsīties, kas to mašīnu brauc. Kurā likumā ir nosaukts tāds iemesls? Cienītais dokuments uz uzrādījumu. Bet sakiet, lūdzu, uz kādu pamatu jūs man apturējāt? Edmund! Dokuments uz uzrādījumu. Redz jūsu apliecību. Lūdzu, jūs dokumentus parādīt. Man ir tiesības iepazīties jūsu apliecību. Uz kādu pamatu viņš ir apturēts? Es gribēju vienkārši pajautāt, kāds apturēšanas iemesls, un tagad es gribu uzrādīt apliecību. Priekšā lūdzu uzrādīt dokumentus. Nē, jums ir jāuzrāda man apliecība. Līdzīgi ir meklēšana esošai. Jā. Tiešām meklēšana. Jā. Es teicu, Reti zog, bet nozog. Jā, nē, es gribu pārliecināties, ka esmu vācu šo automašīnu. Nē, labi, es parādīšu dokumentus, parādiet jūs savus dokumentus. Nav. Nē. Mēs tak zinu cilvēku. Mēs esam tikušies. Viņš klās. Paldies. Vienkārši, ja palūdzu nosaukt apturēšanas iemeslu, tad viņi nosauc. Jūs esat apturēts un jūs esat aplaupīts vienkārši, ne? Saprotiet, atklāt arī tos pašus ierēbušos pie stūras vai tos pašus, kas brauc bez tiesībām, arī tā vienkārši nav. Viņš jau pats nebrauc klāt, ir metēks. Apbraušanas tas policija. Reku logā. Nē, jums līdzi. Policija nav jābūt līdzi. Jums viņai jābūt līdzi cienīties. 1. janvāra likums, ka nav jābūt policija līdzi. 1. janvāra likums, bet jums jābūt līdzi. Tā mašīna varbūt ir pārdota ar vecu uzlīmi. Kura neatbilst jums uzlīmē. Jūs policija. Tāpēc policija jābūt līdzi. Nav policija jābūt līdzi. Man nav policija, viņai nav jābūt līdzi. Gabarīt uguni ir, jā. Cienīties, atnākšat man līdzi, jā? Nestrādā uguni? Nē, viss kārtībā. Inspektors ir grib uzaicināt līdzi.